laižot pasaulē bērnu, tā izvēle ir tāda, vai es varu atļauties to pašu, daudz maz to pašu dzīves līmeni, vai man ir būtiski, iedomājieties pie 1500 bruto algu, tas ir 1100 apmēram neto. Tas izvēle ļoti ietekmē. Un no 1100 tu zaudē 25%. Ir vēl viens variants, kad dzemdē bērniņu, paliek tikai uz minimālu laiku mājās, un tad sākās auklītes. Un auklītes maksā naudu. Tu strādā, lai nodrošinātu auklīti. Jā. Un tas ir ļoti un ja vēl tev liels... atņem 50% no tava pabalsta, pa kuras daļu tu varētu šo auklīti. Jā. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti... Es neapskaužu tās sievietes šobrīd. Mans variants bija tāds, kāds viņš bija. Tad, kad es beidzot gribēju bērnu, tad es nevarēju, bet tas mani neskumdina, jo es arī uzskatu, ka katram vienā dzīvē, jo es ticu vairākām dzīvēm, tad varbūt nākamā dzīvē man būs bērni, bet tas, ka man ir ap mani gan krustbērni, gan mazbērni, par to esmu ļoti priecīga. Man īstenībā ir bijis tas labākais variants, jo es neesmu bijusi tā, kas caurām naktīm ir mainījusi sautiņas, ja negulējis, tāpēc, ka... Es nezinu, vai tas ir labākais variants. Jā. Es pat es vienkārši ceļos mammas vietā pie bērna. Jūs esat vienkārši supermens, bet jūs saprotiet, ka tāda nav tik daudz. Mēs katrs esam savā ziņā super sievieti, jūs arī jūs noteikti. To es arī zinu, bet par to nav runa. Runa ir par to, ka ir ļoti, ļoti daudz sievietes, kurām vai nu vīrieši diezgan nepalīdz, vai nu bijušie vīri, jeb partneri nemaksā alimentus, jeb neatbalsta, un viņas ir vienas pašas, un viņām ir ļoti grūti. Jā, un tā galvenā problēma sabiedrībā, un mums īpaši sevišķi pēc okupācijas perioda, ir atbildības uzņemšanās, spēja apzināties, kāda ir mana atbildība, ne tikai pret sevi, bet arī pret savu tuvāko, šai gadījumā pret bērnu, pat lai kādas attiecības tev būtu ar māti. Un sieviete, kur izvēlās neradīt bērnus, daudz uzskata, ka viņi esot egoisti. Vai tā ir? Varbūt, bet es domāju, ka katram ir jābūt savu veselīgais egoisms.